Sveicināti! Šajā reizē atkal par ekstrasensorajām spējām, drusku citā aspektā. Stāsts varētu sanākt diezgan teorētisks, bet tas tā ir, tad, kad runa ir par vienlaicīgi daudziem dažādiem līmeņiem, daudzām dažādām izpausmēm, par daudziem dažādiem individuāliem gadījumiem, jā. Nu, tad runa ir par kaut ko līdzīgu formulē, par 2x2, ja tur ir a kvadrātā plus b kvadrātā, ja tur ir kaut kāds, ja tādas algebriska, aritmētiska līmeņa kaut kādas formulas. Ja cilvēks neredz šo formulu sakarību ar savu reālo, dzīves pieredzi, viņš nav apzinājies, pieredzi viņam ir, bet viņš viņu nav apzinājies, tad viņam rodas tā sajūta, es nesaprotu. Ņemot vērā to, ka stāsts būs par apziņas, diezgan lielā mērā par apziņas līmeņiem, pamēģiniet uztaustīt, kurā līmenī jūs zaudējat spēju saprast. Tad jūs varēsiet izdarīt secinājumu, kaut ko noskaidrot pats par sevi. Ja, tādam pašvērtējumam. Parasti, ja es kaut ko lasu un studierēju, es vienmēr velku līdzi savu pieredzi un vienmēr mēģinu tajā, ko es lasu, kaut ko pētu, es vienmēr mēģinu saskatīt sevi. Rezultātā es iegūstu ļoti daudz informācijas pati par sevi. Es runas par tiem citiem, bet par sevi taču nezinu ļoti daudz. Un tā ir tāda ļoti liederīga zināšana, tiešām liederīga. Tāpēc nenobīstieties no šī diskomforta, bet vienkārši paeksperimentējiet, pavērojiet. Nav jau tā, ka jums tas, ko es stāstu, viss ir jāzina no galvas. Man pašai bija interesanti šīs domas sakārtot. Mākslīgais intelekts man piedāvāja ekstrasensorās spējas sakārtot tādā pārskata tabulā pēc dažādiem kritērijiem. Es izvēlējos, lai viņš man iedod filozofiski zinātniska rakstura ekstrasensoro spēju klasifikāciju, kura tiek savietota ar cilvēka apziņas attīstības posmiem. Par vecuma posmiem varbūt esat dzirdējuši, ja? Ka ir mazbērna vecums, ja, tad ir bērna vecums, tad ir agrīnais pusaudzis, tad ir pusaudzis, tad ir agrīnā jaunība, tad ir jaunība, tad ir pieaudzis cilvēks, tur tālāk vairs jau nav tik sīks dalījums, tad ir kaut kādi tur mistiski brieduma gadi, bet par tiem jau baigi maz ko runā. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tādu cilvēku sabiedrībā ir ļoti maz. Jo vairāk runā par kādu tēmu, jo vairāk ir informācijas, tātad jo vairāk ir materiāla zinātniekiem, kuru viņi ir varējuši iegūt, ja, un izdarīt kaut kādas secinājumus. Jo augstāks kaut kāds līmenis, jo mazāk ir materiāla un arī grūtāk to ir aprakstīt, tāpēc, ka viņš vairs nav fiziski tik taustāms un izmērāms un pierādāms. Lūk. Vēl ir ļoti svarīgi tas, tātad stāsts būs ļoti lielā mērā par apziņas attīstības posmiem. Kāpēc tas ir svarīgi? Ja mēs skatāmies ekstrasensorās spējas, tad atcerieties iepriekšējā stāstā teicu, ka mākslīgais intelekts deva tādu papildus paskaidrojumu, ko es vairākas reizes mēģināju arī uzsvērt un atgādināt, ka ekstrasensorās spējas nav pievienotas no ārpuses, bet ir dabiskas cilvēka uztveres funkcijas, kuras kļūst pieejamas, es gribu teikt, tikai tad, kad viņa apziņa pārsniedz iepriekšējo uztveres robežu. Tātad ekstrasensoro spēju atvēršanās, to izmantošana ļoti lielā mērā ir saistīta ar cilvēka apziņas attīstību. Jums kā nespeciālistiem varbūt ir grūti iztēloties, saprast, tur kaut kāda apziņa, ja tā ir terminoloģija, tā tiešām ir psiholoģijas, pedagoģijas, jau tagad arī mēdz paretam. Latviešu ezoterikas aprindās par apziņu ļoti maz ko runā, jo vienkārši cilvēkiem nav zināšanas, viņi nevar šo vārdu izmantot. Bet, ja mēs esam nespeciālisti, vienkārši kaut kādas apziņas lietotāji, tad runa ir par to, cik sarežģīti, daudzslāņaini, spēcīgi, daudzveidīgi, efektīvi procesi notiek mūsu iekšējā pasaulē.
Un otrs kritērijs, kas arī raksturo šo apziņu, vai mēs šos iekšējos procesus vadām paši, vai šie iekšējie procesi notiek pēc kaut kādu programmu principu, tā teikt, autonomi. Mūsu gribai viņi nepakļaujas. Ja tu, mīļo klausītāji, savus iekšējos procesus, tātad visādas emocijas, visādas domas, visādus, kaut kādu ārēju notikumu izraisītas pārdomas un pārdzīvojumus. Ja tu šos pārdzīvojumus nevari vadīt, nevari pats ar savu gribu, zināšanām, prasmēm kaut kādā veidā ietekmēt, lai izveidotu savā iekšējā pasaulē foršākus laika apstākļus, lai tu justos labāk, tad par tādu īpaši augstu attīstības, apziņas attīstības līmeni nevar runāt. Saprotiet? Ja jūs jau protat, varat vismaz daļēji vai kaut ko no saviem iekšējiem procesiem vadīt paši ar savu gribu, pie tam neatkarīgi no šīs ārējās vides, ārējā vide mums dod triggerus un daudz triggerus, bet manā iekšējā pasaulē viņi neko vairāk neizraisa, kā vienkārši sajūtu, saprašanu, tas ir tas, un tālāk man nav pārdzīvojumu. Saprotiet, tad jau tas ir diezgan augsts apziņas attīstības līmenis. Ja mēs runājam par ezoterisko informāciju, par ezoteriska rakstura visādu lietu apguvi, tad šīs apziņas attīstības līmenis, tātad cilvēka iekšējo procesu, pirmkārt neatkarība no ārējās vides, otrkārt daudzveidība, efektivitāte un šo procesu pakļaušanās paša cilvēka gribai, izvēlei, vēlmei, liecina par to, ka jūs savā ezoteriskajā izaugsmē, garīgajā izaugsmē esat sasnieguši kaut kādu līmeni. Varbūt jūs neesat tur baigi daudz studējuši, visādas jogas un tantras apguvuši, neesat braukuši uz Indiju vai Bali vai tepat uz Ēģipti. Tas nav rādītājs. Rādītājs ir tas, kādas ir tavas attiecības ar visu to, kas notiek tavā iekšējā pasaulē, ar to, ko tu jūti, ar to, kādas domas tev galvā ir, un kā tu jūties šajā miedarbībā ar ārējo vidi. Vai tev ir sajūta, ka ārējā vide tavai gribai nepakļaujas, tā tevi triggerē, piespiež, un tu nevari daudz neko izdarīt, vai arī tu jūti sevī šo spēku, savā apziņā, tu jūti savu to spēku, ka tu vari ietekmēt šos procesus. Es nesaku, ka viegli, bet ka tu vari. Un tāpēc tu esi mierīgs un savā noskaņā līdzsvarots arī tad, ja tev gadās nonākt saspringtās situācijās, bet pa lielam, ja tev ir šis apziņas attīstības līmenis, tad tev arī vairāk apkārt nav tādu īpaši triggerīgu attiecību. Ir tuvinieki, bet arī ar tiem tu iemācies, tu atrodi to apziņas, varbūt, stāvokli, kurā tu vari ar viņiem diezgan ērti miedarbojoties, netraumējot sevi vai citu. Tātad galvenais garīgās attīstības kritērijs nav tas, ko jūs zināt, protat un praktizējat, bet tas, kāds jums ir apziņas līmenis. Ja? Tāpēc es bildītē esmu iekrāsojusi, un tāpēc sekos arī tas teorētiskais stāsts par dažādu ekstrasensoro spēju saikni ar šo apziņas attīstības līmeni. Ja cilvēkam apziņas attīstības līmenis ir diezgan zems, bet viņš ir, bijis pie kādiem meistariem, pie dziedniekiem, es nezinu, ir jau mums arī visādi energopraktiķi un viss kaut kas, un viņš, ir iemācījies, vai channelingu viņš ir iemācījies, vai automātisko rakstīšanu, vai to pašu reiki, kosmoenerģētiku un tā tālāk. Tās viss ir ekstrasensorās spējas, ja? Viņš ir iemācījies, atvēris šo vienu ekstrasensoro spēju, bet tāds nav noticis dabiskā veidā, un šī ekstrasensorā spēja īsti neiet kopā ar cilvēka apziņas attīstības līmeni, kuru varētu gribēt un būtu jauki, ja būtu kaut kas vairāk. Tāpēc šo ekstrasensoro spēju cilvēks lietot var, bet
Pirmkārt, viņa ienākumi nav īpaši lieli, viņa klientūra prasa daudz uzmanības, reklāmas, pastāvīgu sabužināšanu, samīļošanu, ja viss aiziet uz es tevi mīlu līmeni, ja es tevi saprotu, nāciet bērniņi priecīgu prātu, es jums te kaut ko, ja. Ja cilvēks ir sasniedzis šo enerģētisko, bet viņa apziņa īsti neatbilst. Tas būtu apmēram tas pats, kas, teiksim, mazam bērnam iedod, teiksim, tēta mašīnas atslēgas. Un viņš tur tik ilgi kapājās, kamēr viņš izkapā, kā to mašīnu var ietarbināt, un mašīna sāk ripot, un pums, kaimiņa mašīnā ieskrien sānos. Un tad ir liela skaidrošanās un liela ņemšanās. Vai, teiksim, mazu bērnu atstāja vienu pašu mājās un nenovāca visādus tur, es nezinu, sārkociņus un visādus citus nelabus štruntiņus. Diezgan riskanti. Kāpēc? Tāpēc, ka nav šī atbildība vēl. Cilvēks neapzinās savas rīcības sekas. Viņš nekontrolē savus iekšējos procesus, līdz ar to viņš nevar kontrolēt arī to, kas notiek viņa sensorajā, šajā ekstrasensorās spējas, jau prasmes kaut kādā jomā. Tāpēc čenelēt viņš čenelē. Bet cik tur patiešām ir Aštars vai Jēzus vai tur, es nezinu, kaut kāda Kleopatra aizmugurē, tas vēl ir dikti liels jautājums. Tāpēc cilvēks, teiksim, to pašu, kaut kādu kosmoenerģētiku tur izmanto, bet kādu iespaidu šis darbs atstāja uz viņu pašu enerģētiku, tas vēl ir diezgan tāds diskutējams jautājums. Un kā viņa prakses, kā viņa, teiksim, jaunatvērtā prakse ietekmē arī viņa attiecības, viņa vispārējo dzīves situāciju. Un tur var parādīties šī nelīdzsvarotība. Vai, teiksim, pārība, sievietes uz mācībām, uz visu, ko jaunu ir ļoti tendētas un veiklas, viņa apziņa ir ļoti, ļoti elastīga, viņas ļoti daudz var mācīties, viņām patīk mācīties, viņām ir interesanti, un viņas apgūst visādas zināšanas, visādas prakses un visu, ko viņas tur ir apguvušas, bet visi baigi labi, viņas ir iemācījušās, pie skolotājiem, pie meistariem viņas visu kaut ko ir iemācījušās, bet kā šīs, tur jau arī ir ekstrasensorās spējas tiek attīstīts, bet kā šīs spējas savietot, teiksim, ar savu partnera raupjumu, teiksim, vīra raupjumu, kā savietot tās ar bērniem, kuri tur nemaz nav tik smalkjūtīgi, pret mammu, kura ir dieviete kaut kāda, dievišķās enerģijās pabijusi. Bet tur parādās nelīdzsvarotība. Un dažos gadījumos attiecības vispār izirst. Kas liecina par to, ka cilvēks ir ieguvis pieeju tādām zināšanām un tādām prasmēm, kādām viņa apziņas līmenis vēl nav gatavs. Tāpēc, skatoties uz dažādām ezoteriskajām runām un sarunām, man bieži vien, manas ekstrasensorās spējas nostrādā un ļauj just, ka, te kaut kas nav kārtībā. Cilvēka apziņas līmenis nav mainījies, viņš joprojām ir kaut kādā savas apziņas attīstības līmenī, neskatoties to, ka viņš pieaudzis cilvēks, un viņš ir apguvis kaut kādas tādas zināšanas un prasmes, kuras ar viņa apziņas līmeni īsti savietojams nav, un parādās kaut kāda nelīdzsvarotība. Tā var parādīties cilvēku sociālajā vidē, materiālajā vidē, fiziskajā vidē, vai arī, kas ir diezgan tā nopietni, jau smalkajā vidē. Ka viņam miedarbība ar visādiem augstajiem spēkiem ir, bet kurš tur kuru vada un kurš tur no kura ko ņem un iegūst, tas vēl ir ļoti, ļoti liels jautājums. Ja viņš nevar kontrolēt savu iekšējo pasauli, tad kur ir garantīja, ka viņš var kontrolēt savu miedarbību ar smalko pasauli, kur viņš nevar redzēt neko ar acīm? Kā tu zini, ka tev tur otrā galā ir tas vai tas? Pēc vibrācijām. Labi. Lūk. Un vēl viena tāda tīri, pirms mēs dodamies tālāk, tāds, tīri teorētisks koncepts, kā tāda likumsakarība, kā tāds āmen baznīcā, kuru jūs varat attiecināt droši arī uz sevi, pielaikojot šo domu, vai jūs redzat sevī šo sakarību, vai pašlaik vēl neredzat. Mēs zinām, ka cilvēkam ir dažādi vecuma posmi, kā es iepriekš teicu, tur bērnība un pusauģu gadi un jaunība un tā tālāk, Tas ir viņa fiziskais vecums.
Psihologi zina, ka ir arī psiholoģiskais vecums. Un fiziskais vecums ar psiholoģisko vecumu ļoti reti, kad sakrīt. Ļoti reti, kad sakrīt. Tāpēc, ka cilvēkām, teiksim, šis apziņas attīstības līmenis neatbilst viņa fiziskajam vecumam. Un šādu cilvēku ir ļoti daudz, par tiem mēs arī raizējamies, ezoteriski izglītotie, atbildīgie, rosīgie un sabiedriski aktīvie cilvēki. Jā, bet tur jau viņi visi guļ vēl, ja? Ja tu to redzi un tev tas satrauc, visticamāk, ka tu pats arī vēl neesi no gultas īsti izkāpis. Tu jūties emocionāli vairāk vienots ar šiem dusošajiem nekā ar tiem, kuri jau no gultas ir izkāpuši un devušies kādās savās gaitās. Un to pašu nozīmē arī apziņas attīstības līmenis. Tas neatbilst un var nesaskanēt un parasti nesaskan ar cilvēka fizisko vecumu. Tāpēc tas, ko es te tagad stāstīšu tālāk, jūsos var izraisīt diezgan spēcīgu iekšēju pretestību, ka jums tā kā gribētos man pateikt, ka uz jums tas neatiecas, ja, ka sakustas kaut kāda tāda pretestībai līdzīga izjūta par to, ka man nav taisnība, ka es nezinu, ko es runāju. Esiet uzmanīgi, pamēģiniet uzķert šo sajūtu, kurā līmenī mans stāsts atrodas, par ko es jums tagad stāstu, kad jūs sevī pamanāt šo, kaut kādu tādu nepatīkamu sajūtu, ka jums tā kā gribas slēgt ārā, ka jūs jau zaudējat interesi, zaudējat saprašanu un gribas atmest ar roku, tā teikt, tāds fufels vien tik ir. Nevelti jūsos šī izjūta rodas. Tā notiek rezonanse. Jā, negatīva rezonanse, bet rezonanse. Jūsu izjūta, jūsu dziļākā izjūta, tur, kur dvēsele ir, ja, tur, kur arī notiek šī apziņas attīstība, tur, kur ezoterika notiek, tas ir ļoti, ļoti dziļi mūsos. Tur psiholoģiskajam līmenim vairāk nav liela nekāda teikšana. Un tur notiek šī rezonance, tur ir tās enerģijas, tur ir tā dvēsele, tur ir tas augstākais es. Un ja tur rodas kaut kāda pretestības sajūta, tad ziniet, ka ir notikusi, es esmu pieskārusies ar savu stāstu kaut kādai nelīdzsvarotībai, kaut kādam, sarežģījumam jūsu iekšējā pasaulē, kuru derētu aplūkot, izlīdzināt, paskatīties, kā var šo izmainīt, lai jūsu apziņa, varbūt arī pat pārsniegtu iepriekšējo uztveres robežu. Un jums sāktu vērties vaļā jaunas ekstrasensorās spējas. Tāpēc, pievērsiet uzmanību izjūtām, savām izjūtām, kad es stāstu, un mēģiniet arī domu līmenī turēt atvērtu savu uztveri un cik daudz es saprotu no tā, kas ir teikts. Vai es redzu saikni to, ko es stāstu, vai es redzu saikni ar to, ko es piedzīvoju savā dzīvē. Tikko jūs sasniedzat to punktu, to līmeni, ka jūs zaudējat šo sapratni, tā slēdziet ārā, tas nozīmē, ka jums vairāk nevajag, jūs esat uzzinājuši savu apziņas attīstības līmeni. Un tad jūs varat skatīties, un tad mēs arī varam aprunāties individuāli vai grupā, mēs visādi varam aprunāties, paskatīties, ko ar to var darīt. Neviena ezoterika jums dzīvē neko nelīdzēs, radīs varbūt papildus kaut kādus sarežģījumus un grūtības, kamēr šīs ezoteriskā rakstura mācības un prakses nesaskanēs ar jūsu apziņas attīstības līmeni. Var, protams, uzvilkt melnai vārnai baltu kleitu, var, un cilvēki to dara, un mēs visi to protam, bet tas nenozīmē, ka vārna kļūst par brūti. Notiek spēle, notiek ilūzijas, notiek eksperimentēšana, protams, ar kaut ko jau ir jāsāk, pusaudzis jau arī uzreiz par pieaugušu cilvēku nekļūst, vai ne? Un pusaudzis no pieauguša cilvēka ar kaut ko atšķiras. Kaut vai ar to, ka viņš var uzņemties vismaz kaut kādu atbildību par savas rīcības sekām.
Un viņš pats ar šīm stekām tiek galā, un viņš saprot, un viņš redz, ko, teiksim, šis pieaudzis, jau pieaugušais savā apziņā, savā prātā pieaugušais cilvēks, viņš jau zina, ka es darīju tā, un tāpēc man ir šitā, un viņš nevaino citus, kamēr pusauģi var ļoti spēcīgi vainot citus cilvēkus. Valdību, pieaugušie jau arī daudz ir pusauģu vecumā, vaino visu, ko tikai ne sevi. Tas nav īpaši augsts apziņas attīstības līmenis priekš pieaugušu cilvēku, vai ne? Kad viņš pieaudzis cilvēks nevar uzņemties atbildību par to, kā viņš jūtās savā dzīvē, savās attiecībās. Kā viņš pats jūtās. Par savām izjūtām viņš nevar uzņemties atbildību. Kāpēc viņš nevar? Tāpēc, ka viņam jau nav kontakta ar sevi. Viņš atrodas citā apziņas attīstības līmenī, kad viņam ir svarīgs kontakts ar ārējo vidi. Un tāpēc viņam ir svarīgi būt šajās, arī ezoteriska rakstura grupās, domu biedru grupās, piedalīties dažādos pasākumos. Viņa apziņas attīstībai tas ir svarīgi. Viņš vēl nav šo attīstības līmeni pārsniedzis tādā mērā, lai iegūtu pieeju pie jaunu ekstrasensoro spēju attīstības līmeņa. Katram cilvēka apziņas attīstības līmenim atbilst kaut kādas savas ekstrasensorās spējas. Tām raksturīgo kādu īpašību dēļ, jo cilvēkam dažādos apziņas attīstības līmeņos ir vajadzīgas dažādas prasmes. Dzīve viņam prasa, viņš kaut ko grib sasniegt, viņš nevar, te viņš kapājās, līdz viņam iekšā atveras kaut kādi resursi. Ikdienā mēs par to nedomājam, jo mēs absolūti neko par to nezinām. Ja mēs zinātu, tad mēs varētu jau paši vadīt šo savu izaugsmes procesu, tā kā man dzīve ir iegrozījusies. Pati vadu, izmantojot tās zināšanas, ar kādām dzīvi man saved kopā. Lūk, tad ķeramies pie stāsta par to, kādas ekstrasensorās spējas saskana, harmonizē ar dažādiem apziņas attīstības līmeņiem. Atgādinu vēlreiz, ka apziņas attīstības līmenis neobligāti atspoguļo cilvēka fizisko vecumu. Drīzāk tas atspoguļo cilvēka psihisko un garīgo vecumu. Labi, tad skatāmies tālāk. Mākslīgais intelekts klasificējot ekstrasensorās spējas savienojumā ar cilvēka apziņas attīstības līmeņiem iedeva man 6 apziņas attīstības līmeņus. Tad, kad es iedziļinājos mākslīgā intelekta iedotajā informācijā, tad es ieraudzīju ļoti, ļoti spēcīgas paralēles vēl ar vienu teoriju, kas runā apmēram par to pašu ar spirālu veida dinamikas teoriju, kura arī runā par dažādiem cilvēka psihiskās garīgās attīstības posmiem. Tur šie posmi ir 8. Es mēģināju salikt, paprasīju mākslīgajam intelektam, lai viņš palīdz man savienot abas divas šīs sistēmas. Tikti stipri viņas neatšķiras, bet var ieraudzīt šīs paralēles. Un ja divas sistēmas, tātad divu pilnīgi dažādu pētnieku, zinātnieku radītās cilvēka iekšējās pasaules attīstības līmeņu sistēmas ir savietojamas, tad jau tas liecina par to, ka tur ir pamatīgs pamats, ka tas tiešām tā arī ir, neatkarīgi no tā, ko mēs paši par sevi domājam. To, ka cits ir bērna prātā, to jau mēs redzam, bet to, ka mēs paši esam bērna prātā, mēs neredzam. Bet citā skatoties, mēs ieraugām paši savu ko? Atspulgu. Un ja es redzu, un ja man, pilnīgi, konkrēti, tu tur esi pats bērna prātā, tad patiesībā runa ir par to, ka es arī tā jūtos. Es atpazīstu kaut ko sev tuvu. Ja un kad
es esmu savā, teiksim, iekšējā attīstībā šo bērna prāta līmeni pārsniegusi, tad es arī citos cilvēkos es redzu šo bērna prātu, bet man tas nepiesaist uzmanību. Man vienkārši tas nav aktuāli. Man ir cits kaut kas, ko es cilvēkos vēroju, saskatu, pamanu, kas man interesē, kas man izraisa kaut kādas patīkamas vai nepatīkamas reakcijas. Saprotiet? Atgādinu vēlreiz, cilvēka apziņas iekšējās pasaules attīstības līmenis var nesaskanēt ar to viņa fizisko vecumu. Un tā, abās divās iepriekš minētajās sistēmās pirmais cilvēka apziņas attīstības līmenis ir tā saucamais sensorais attīstības posms, instinktīvā apziņa. Nu, ja mēs skatāmies cilvēka fiziskā ķermeņa līmenī, tad, protams, runa ir par mazo bēbīti, kuram smadzeņu matrica vēl ir pilnīgi tukša. Viņš ar fizisko realitāti vēl vispār nav savietojams, vismaz pirmās 25 dienas, kamēr viņam actiņas sāk mazliet jau atpazīt, fokusēties, un viņš iegūst šo izšķirt spēju, viņš sāk saskatīt visādus objektus. Līdz kamēr viņš izveido kaut kādas attiecības ar saviem tuviniekiem, protams, ar mammu un tēti. Šajos laikos mazie bērni dikti labas attiecības veido arī ar mājdzīvniekiem. Lūk, tas ir šis sensorais attīstības posms, kad cilvēks identificē sevi tikai ar fizisko ķermeni, viņa uzvedība, viņa motivācija izriet no sensorajiem iespaidiem. Tātad sensorais, kaut kas caur garšu, šitas ir garšīgs, tas ir garšīgs, to ņem, to pēc. Kāds smuks pulkstenis, šito pulksteni, jā, to man vajag, gandrīz kā īsts Rolex pulkstenis. Super, jā, baigi labs, un viņš uzliek, ja pieaudzis cilvēks uzliek uz rokas šo Rolex pulksteņa imitāciju, un viņš jūtās štozajā. Pamanījāt paralēles? Fiziskā vecuma gadījumā runa ir patiešām par mazu bēbīti, bet pieauguša cilvēka gadījumā runa ir par tiem cilvēkiem, kuriem ir diezgan grūti iekļauties sabiedrībā. Ar viņiem pamatā strādā sociālai darbinieki, atsevišķos gadījumos, protams, arī policija. Lūk, viņi dzīvo šajā fiziskajā pasaulē, viņi identificē sevi ar fiziskajiem impulsiem, viņi balstās fiziskajā, stāvoklī, fiziskajās vajadzībās, fiziski taustāmas lietas viņus pārliecina. Viss, kas ir garšīgs, kas ir spožs, kur ir seks klāt, kur viss materiālais viņus iedvesmo. Citu interešu viņiem praktiski arī nav. Ja viņiem ir jāstrādā tur, kur ir disciplīna, tur, kur ir rutīna, tur, kur ir regularitāte, sistēmiskums, viņiem šādā vidē ir ļoti grūti. Šeit varētu ieskaitīt arī dažādu speciālo īpašo vajadzību, teiksim, bērnus un cilvēkus. Jo īpaši tad, ja ir runa par viņa garīgās attīstības traucējumiem. Viņi visticamāk citā līmenī arī nepacelsies. Atkarībā, protams, no tiem traucējumiem, kādi viņam ir. Tātad šajā grupā ietilpst vai bēbīši, vai tie cilvēki, kuriem ļoti grūti ir pieņemt un iekļauties sabiedrībā, pieņemtajās uzvedības kaut kādās normās. Kaut kādā vidē, neformālajā vidē viņiem ir ērti, bet tikko viņi nonāk formālajā vidē, tā viņi apjūk, viņiem valoda ir maz attīstīta, viņiem grūti komunicēt ar formālajā vidē atbilstošā veidā. Apģērbs, modes, skaistuma etaloni, viss viņiem ir saistīts tikai ar šo fizisko un seksualitāti. Šo cilvēku dzīves vajadzībām ļoti, ļoti atbilst dzīvniecisko refleksu, jo mēs jau piedzimstam, mums jau ir tāda paketīte ar vairākiem dzīvnieciskajiem refleksiem, viņus arī tā arī sauc par refleksiem, vai par instinktiem arī sauc.
uz kā bāzes cilvēks var sākt vispār miedarboties. Ja viņam ir tveršanas refleks, viņam ir zīšanas refleks, viņam ir šī enerģētiskā jūtība, ja viņš tāpatās kā augs, ja kaut kas viņam nepatīk, viņš mēģina atrauties, ja kaut kas viņam patīk, viņš mēģina tuvoties, ja mazajam bērniņam tirinās rociņas un kājiņas, ka viņam kaut kas patīk, un viņam smiekli nāk, un viņš mēģina guļu kaut kā pateikt savā valodiņā, ka viņam, un vecāki nolasa šīs bēbīša reakcijas un uztver tās, un balstoties uz šīm reakcijām, jāsāk veidot jau kaut kādas attiecības. Ja mēs runājam par pieaugušajiem cilvēkiem šajā pašā attīstības posmā, tad viņi reaģē tieši tāpatās, viņiem seksualitāte ir ārkārtīgi spēcīgi attīstīta, ļoti brīva, ļoti dinamiska, aktīva. Manā mini pilsētiņā mums te tāds vesels mikrorajons ir, par kuru ginekoloģi saka, ja tur ir dzemdību nama filiāle, ka ļoti, ļoti aktīva, ir vesels tāds mikrorajons, kur šie, varbūt grūtāk vadāmie cilvēki viens otru satiek un viens ar otru daudzrējas, un viņi turas kopā, viņiem ir tāds spēcīga pievilkšanās, spēcīga enerģētiskā jūtība, bez kritiskās domāšanas, bez kaut kādas izšķirt spējas, patīk, nepatīk. Ja patīk, tad šī patikšana viņos izraisa fiziskas reakcijas, un ja nepatīk, tad arī fiziskas reakcijas, vai caur muti visādās valodās, ja cilvēks izsaka savu attieksmi pret kaut ko, vai arī, viņi nākas ņemt talkā kaut kādas citas darbības, bet fiziskas. Šiem cilvēkiem ļoti patīk prihvatizēt kaut kādas mantas, ja viņi ir redzējuši smalkajos ļaudīs kaut ko, tad viņiem arī pa varītēm vajag, lai tur viņam ir vecs larlaciņš, bet ar to bēmbis viņam ir, viņam ir bēmbis, viņš viņu sakasīs, viņš viņu remontējis un saremontējis, un viņš tagad jūtās arī pie normāliem cilvēkiem piederīgs. Bet atgādinu vēlreiz, mīļie, tas ir vienkārši cilvēka apziņas attīstības periods. Mēs neattīstāmies vienādā tempā. Dažs cilvēks savos 50, 60 gados ir šitajā te līmenī. Un tu neko nevar darīt. Viņam par ezoteriku un vispār abstraktām lietām tur vispār nav vērts muti vērt vaļā. Viņš nespēja. Viņam smadzenes vēl nav attīstītas tik tālu, lai viņš to varētu. Viņa karma ir saistīta ar šo līmeni, un viņš grib kaut ko, viņa dvēsele kaut ko pazaudējusi ir šajā līmenī. Ikdienā, protams, mēs vainojam, ja tur sociālie likumi un tur politika un kaut kādus tur, arī tie ir sabiedrības locekļi. Protams, ka politiķi reaģē. Un parasti šie cilvēki sūdzās, ka darba nav, nekur darbu nevar dabūt, bet viņi jau īsti nemāk strādāt. Viņiem naudu vajag, bet strādāt viņi īpaši, viņi arī nezina, viņi arī nevar aprakstīt, vai viņiem patīk, vai viņiem nepatīk. Viņiem ir grūti mācīties, ja viņiem, varbūt profskolu viņi pabeiguši kā kurš, bet varbūt tās arī tā nav, viņiem nav profesija, viņi neko jau daudz no viņiem nevar prasīt. Viņi vienkārši nav izauguši tik tālu savā dzīvē. Pieaugušo cilvēku kārtā viņi ir, sabiedrība no viņiem prasa šo pieaugušom cilvēkam raksturīgo uzvedību, bet patiesībā, viņa psiholoģiskais vecums ir tāds, kāds viņš ir. Viņa, šīs ekstrasensorās spējas attīstās, šajā līmenī. Viņš izzina seksualitāti, viņš izzina miedarbību ar ārējo pasauli caur enerģētisko jūtīgumu. Šajā līmenī varētu būt arī ļoti daudzi bērni ar īpašajām kādām vajadzībām, jo īpaši tad, ja tās ir, attiecas uz psihisko līmeni. Te varētu būt bērni, kuri šajā fiziskajā realitātē ir pirmo reizi. Un viņiem ir vajadzīgs īpašs atbalsts tieši sensorikas attīstībā, lai palīdzētu viņiem savienoties ar fizisko realitāti, priekš viņu dvēselēm, priekš viņu apziņas būšana fiziskajā ķermenī pati par sevi ir milzīgi grūta un smaga pieredze.
Viņi ķermeni nejūt, viņi ķermeņa impulsus neapzinās, viņi nezin, kas tās par sajūtām, viņiem grūti visas šīs sajūtas reģistrēt, jo viņi ir iekšājēji, viņi ir ļoti jūtīgi, viņiem ir šī empātija, viņiem tas enerģētiskais jūtīgums ir jau pendos, milzīgs. Un tie iespaidi viņiem ir ļoti spēcīgi. Nesen lasīju Facebookā, kaut kāda mamma jautāja dziedniekiem, ko darīt, ka maza meitiņa ļoti, ļoti asi reaģē uz negaidītām skaņām, histērija, panika. Nu, lūk, te tas ir. Bērniņš ir sensorajā ziņā viņam tā vide, tā apkārtne ir tik bagāta ar iespaidiem, šie iespaidi ir tik spēcīgi, smadzenes spēja apstrādāt šo informāciju, lai kaut kā reaģētu, ir ierobežota. Un atbalsts parasti no ārējās vides arī nav, jo bēbīšu šo apziņas, cilvēku veidot attiecības cilvēkam ar cilvēku balstoties abu cilvēku apziņas attīstības līmenī, tā jau ir augstākā pilotāža, ja? Tur psihologi strādā, pedagogi, man liekas, ar lielākai daļai neko daudz nezinu no tā. Teorētiski varbūt viņi arī zinīt, īpaši speciālie pedagogi, bet praktiski, nav mums tādas pieredzes, nav cilvēcē tādas pieredzes. Mēs sastopamies ar šādiem bērniem, cilvēces attīstībā, varbūt tās, ka pirmo reizi. Ka šajā mazajā ķermenītī sēž iekšā milzīgi jūtīga liela dvēsele ar ļoti lielām, spēcīgām ekstrasensorijām spējām, kuras viņam dod vienu informāciju, bet fiziskā realitāte dod citu informāciju, un viņš nevar viņu dabūt kopā. Un ja vecākiem šī informācija, kuru es tagad jums stāstu, nav, tad viņi savam bērnam palīdzēt nevar. Bet ja šis bērns, viņam var būt kavēta runāšana, ja viņam varētu būt arī kaut kādas, kad arī ir gadījies manīt, ka vecāki saka, tur runā, stāsta un redz un dzird kaut kādas lietas, ja. Ja vecāki nav uzmanīgi pret bērna iekšējo pasauli, ja, salauzt bērnu, padarīt viņu par emocionālu idiotu, kropli ir ļoti, ļoti viegli. Ļoti, ļoti viegli. Viņa attīstībā jau šajā agrīnajā vecumā sākās pamatīga deformācija. Un viņa turpinās cauri, tātad viņa attīstība, ja šeit jau sākās kaut kādi kropļojumi, ja, tad viņa attīstība, normāla šajos atbilstoši fiziskā vecuma posmiem, viņam ir kavēta. Un kaut kādā brīdī viņš nonāk pie tā, ka viņam tur ir sākās vai tur depresijas, vai, visādi citi, jau tādi nopietnāki traucējumi, ar kuriem jau ir jāstrādā speciālistiem, bet tas sākums jau ir šeit. Ka viņš netika atpazīts kā apziņa, kā kaut kāda būtne, kas iemiesojusies, kas ir bērna ķermenī. Mūsu kultūrā joprojām, cilvēcē joprojām mēs skatāmies uz bērnu kā uz sociālo lomu, viņam ir maziņš ķermenis, maziņas smadzenes, un tāpēc viņš ir stulbs. Un es viņam te rādu un stāstu un visu ko, bet viņam nevajag tik daudz, viņš nevar tik daudz, viņam ir ļoti, ļoti jādomā, kā palīdzēt viņam savienoties ar šo fizisko realitāti. Un enerģētiskā jūtība visticamāk viņam ir ļoti augstā līmenī, instinktīva empātija, tātad spēja nolasīt visu un visas enerģijas viņam ir ārkārtīgi augstā līmenī, daudz augstākā nekā pašiem vecākiem un skolotājiem. Bet ko ar šiem iespaidiem darīt, viņš nezina. Viņš vēl ir bērniņš, viņam nav smadzenēs iedota informācija, kas tas ir, ko viņš jūt. Un vai tas ir bīstams, vai tas ir nebīstams, kā šīs pēkšņās skaņas rodas, iepazīstināt bērnu ar dažādām skaņām, ar dažādām krāsām, ar dažādiem taustes, iespaidiem, mazā muskulatūra, pirkstiņi un viss kaut kas. Arī mūsdienu pedagoģijā ar šo bērnu attīstības periodu nerēķinās tieši, ka viņam tieši šīs sensorie iespaidi ir vajadzīgi. Bērniem jau uzreiz iedod telefonus, un tur viņiem tie iespaidi ir koncentrēti, blīvi, koši, un tad, kad viņš skatās uz apkārtējiem cilvēkiem, uz sociumu, vēl jau vairāk uz dabu, viņš neko tur nesaprot. Un viņā tas rada trauksmi, ļoti spēcīgu trauksmi, līdz pat veģetatīvai distonijai ar visiem ēšanas traucējumiem, miega traucējumiem un daudziem citādiem visādiem traucējumiem. Lūk,
Tas ir par sensoro spēju un par, kā piemēram, dažas šīs ekstrasensorās spējas, kādas mūsos visos ir un kādas dzīves apstākļu iespaidā mēs arī attīstām. Mums nav citu variantu. Mēs attīstām. Ja mēs viņas apzināmies, mēs viņas varam turpināt attīstīt visu mūžu, bet pa lielākai daļai mēs viņas neattīstām un viņas vispār kaut kādas ir. Bet kādu labumu mēs no tā var iegūt? Nav cilvēcē vēl zināšanas par to. Lūk, tas mums bija par pirmo līmeni.